Tāda neparasta tēma, tomēr tik svarīga, ja tu apsver ideju iet sievišķo, dievišķo ceļu. Ko nozīmē transcendence? Gan jau esi dzirdējusi. Un transcendence kaut kādā mērā nozīmē pāriet pāri savai cilvēciskajai tā kā būtībai un atcerēties savu dievišķo dabu. Un tas ir iziet ārā un saplūst ar visu apziņu. Izaugt cauri un ārā no tā, kas notiek šeit un tagad, un atgriezties lielajā nekas mierā, izšķīst gaismā. Apmēram tā. Jā, tas ir forši. Es esmu to pieredzējusi. Un tad ir imanence. Un imanence ir ideja par dievišķo matērijā. Tāpēc nevis kaut kur ārā, kaut kur ārpus planētas Zeme, kaut kādā visuma citā nostūrī, bet dievišķā enerģija matērijā. Tas nozīmē šeit, manos pirkstiņos iekšā, šeit kociņos, matērijā, šajā pieredzē. Un tā ir sievišķā dievišķā esence. Tāpēc bieži vien to asociē ar tumsu, jo tā ir iekšā. Nu tā, ja es tagad būtu savā vedrā, tur būtu tumšs. Un tāpēc arī, kad mēs aizveram acis un ieejam iekšā ķermenī, mēs pieredzam tumsu. Man acis ir cieti, ja? Protams, ka es pēc tam varu redzēt arī gaismu un tam līdzīgi. Un tāpēc arī vienā mirklī tas metās riņķī. Kas tad ir īstā tumsa un īstā gaisma un tam līdzīgi. Tomēr tas bailes no tumsas sabiedrībā kaut kā ir palīdzējušas tam, ka dievišķais, sievišķais pirmsākums ilgstoši ir bijis ne tikai noraidīts, demonizēts. Ja? Jo sievišķās kvalitātes, būšana ķermenī, emocijas, seksualitāte, attiecības, neracionāla intuīcija, tāds trakums no tā, cik es esmu pilna ar dzīvības spēku. Tas viss ir sievišķais, un tas ir viss bijis noņemts, atņemts, demonizēts, ar kājām nospārdīts. Tā problēma ir tajā, ka mēs radam realitāti. Sievietes ir radītājas. Un mēs radām ar savu enerģiju. Un mēs radām caur dzemdi. Jā, dzemdi kā portāls, no kura, caur kuru tad dvēseles ienāk šajā pasaulē, protams, un arī enerģija ienāk šajā pasaulē. Un tas, kāda ir mūsu attieksme pret dzemdi, ir ļoti labi redzams tajā, kāda ir mūsu planēta šobrīd. Šobrīd mēs pieredzam karu. Mēs pieredzam to, kā tiek piesārņota planēta, lai neteiktu kaut kā vairāk. Un ja mēs iztēlojamies, ka tas ir tas, kādas ir attiecības ar mūsu māti Zemi, tas, kādas ir attiecības ir dzemdi, kā būtību, kā būtni, kā apzinātības, apziņas formu, ja? Tad tas ir kaut kas līdzīgs. Kādas ir mūsu attiecības ar seksualitāti? Absolūta perversija, pornogrāfija, tik tālu no sakrālām, cik vien iespējams. Protams, lielākoties, jā. Ir cilvēki, kas pieskars arī sakrālai seksualitātei, gods un cieņa. Tomēr, ja ir dzemde, un ja viņas laika tiek bakstīta, un ja tiek darīts pāri, un viņu izmanto, tad tāda ir arī mūsu realitāte. Ja seksualitāte ir lēta, tad
tad ir arī lēta kvalitāte lietām, pakalpojumiem, visam, ko mēs redzam šajā realitātē. Ja seksualitāte ir vardarbīga, tad mēs redzam vardarbību. Tas, kāda enerģija, tas, kādas idejas nonāk dzemdē, vienalga kurā un visās kopā reizē, tādu realitāti mēs radam. Un tāpēc es redzu un novēroju, kā šobrīd zeme mostās, kā šobrīd dievišķā sievišķā enerģija mostās, ja? Un atgūst savu vietu tronī blakus dievišķajai vīrišķajai enerģijai, ja? Tas notiek, ok. Un es redzu arī, kā tas notiek katrā pašā cilvēkā, un mēs to neapzināmies, kā tas notiek, tas tā kā vienkārši notiek, ja? Tajā pašā laikā mēs varam kultivēt šo procesu, mēs varam atbalstīt šo procesu, mēs varam atcerēties šo procesu, un mēs varam panākt ar praksi, protams, ar darīšanas metodi, mēs varam panākt, ka mana dvēsele, vai preiz sakot, es kā dvēsele, esmu harmonijā ar abām šīm te savām sastāvdaļām, kas ir gan mans ķermenis, gan mans prāts. Ja? Es esmu dvēsele, ķermenī, un es pielietoju prātu. Nu, apmēram tā sanāk. Un īsāk sakot, ja mans prāts kalpo dvēselei, dzird manu unikālo ģenialitāti. Ja mans ķermenis ir templis dvēselei, un es saprotu vai mācos vismaz saprast, kā pielietot šo sakrālo tehnoloģiju tā, lai man šīs zemes pieredze būtu maksimāli ahujena, tad ko vēl vairāk var vēlēties? Ja es atceros šīs prakses, un ja es eju, tad tas, ko es daru, un tas, ko es piedāvāju sievietēm, ir laist to dzīvības spēku caur sevi. Atcerēties, kā šaktī, kā dievišķā sievišķā enerģija var caur mani plūst tā, lai tas dziedinājums notiek ārpus saprāta robežām. Lai man vispār nav jāzina, kas notiek, bet izrādās, man realitāte paliek skaistāka, mans attiecības paliek jēdzīgāks, mans darbs pasaulē paliek tāds, kas mani iekvēlina. Tas darbs, ko es tagad daru un ko es nesu, ir tāpēc, ka jā, es esmu attiecībās ar dievieti. Es esmu attiecībās ar šaktī, es esmu attiecībās ar to lielo māti, caur kuru piedzima visums. Un man ir tā kā grūti runāt, jo viens puses man gribās ieiet ļoti dziļās ezoteriskās mistērijās par šo tēmu, un tajā pašā laikā tā patiesība ir tāda, ka tas ir šeit un tagad, tā ir reāla pieredze, tas ir tā, šitā pieredzēt. Saproti? Tas ir just sāpes, bet neciest no tā. Tas ir būt skumjās, ja kaut kas ir noticis un nebēgt no tām. Tas nozīmē fucking sadusmoties par neiedzībām, kas notiek man apkārt un būt spēkā no tā. Būt tajā sievišķajā esencē, būt emocijās, būt pieredzēs, būt klātesošai, būt šeit un tagad. Nevis bēgt kaut kādā mistiskā mierā, kas nav šeit uz zemes. Nevis skriet prom darbā, nevis skriet prom datorā, televizorā, sociālajos mēdījos, blā, blā, blā. Nevis skriet prom, protams, kaut kādās tabletēs un alkoholā un vēl visās pārējās, blā, blā, blā. Nekur neskriet, būt absolūtā čiliņā, pieredzēt šito te foršo dzīvi. Būt attiecībās ar dzīvi. Jā, nevienmēr ir tikai nenormāla svētlaime. Bet tikai tad, ja mēs uzdrošinamies pieredzēt arī dvēseles tumšās naktis, ja mēs uzdrošinamies pieredzēt skumjas, ja mēs uzdrošinamies pieredzēt dusmas, ja mēs uzdrošinamies pieredzēt, ko nozīmē būt ķermenī.
Pa īstam. Ja mēs uzdrošinamies ienest sakrālo ikdienā, tajā, kā es pieskaros, tajā, kā es rakstu vēstuli, tajā, kā es no kaut kā atsakos, tajā, kā es ierakstu postu Instagramā. Es varu ienest sakrālo pilnīgi visur šeit. Tam nav jābūt tikai uz mana jogas matracīša 15 minūtes dienā. Tikai tur es esmu svēta, tikai tur es esmu sakrāla. Nu, nē. Pilnīgi visur. Būt cilvēciskajā pieredzē. Tas ir tas, ko nozīmē būt dvēselē šeit ķermenī un pieredzēt. Atbildīgi, skaisti, jaudīgi, sevi, spēkā. Viena no manām lielākajām sāpēm dzīvē ir bijis bezspēks. Ļoti daudz laika es esmu pavadījusi bezspēkā savā dzīvē, kad es tā kā, neko nevaru. Es neko nedrīkstu gribēt, es neko nevaru izdarīt, es vienkārši, nav spēka. Un es to skandinu jau sen. Mūsu lielākās sāpes ir mūsu lielākie talanti. Un tajā pašā laikā tikai uzsākot patiešām dziļu darbu ar dievieti, es ieraudzīju, ko nozīmē spēks. Un es nenormāli nobijos. Tas bija tik jaudīgi. Un es to pieredzu, to milzīgo spēku, es pieredzu tikai praksē. Un es redzu, kā ikdienā viņš paliek arvien vairāk un vairāk un vairāk un vairāk, un es varu mīlestību ienest arvien vairāk un vairāk un vairāk un būt sev patiesi, netēlot to, kas es neesmu, nedarīt to, kas es neesmu, nerunāt to, kas es neesmu, neizpatikt nevienam. Nezinu, es jau pat vairs nezinu, ko nedarīt, dafigā nedarīt, ko daudz dara. Un pieredzēt prieku, caurvijošu prieku, arī tad, kad nav tik forši, arī tad, kad es esmu lejā, arī tad, kad es aizgājusi nomirt, lai atkal atzimtu. Arī tad būt priekā, jo arī tā ir cilvēciskā pieredze. Arī tas ir nenormāli forši. Agrāk man tas ir iebās. Tagad es to pat kaut kur izbaudu. Tāpēc, ka es zinu, ka nākamais etaps būs vēl foršāks, vēl skaistāks, vēl lieliskāks, jo tā vienmēr notiek. Tā vienmēr notiek. Darbs ar šaktī, darbs ar dievieti, kaut kas pilnīgi savādāks. Kaut kas tik ļoti vajadzīgs. Pilnīgi visiem īstenībā, bet mana sirds deg vairāk šobrīd vismaz par sievietēm. Tāpēc, ka mēs esam radītājs, mēs radam. Un atklāt sakot, man nepārāk patīk, ko mēs esam saradījušas. Tādā ziņā vīrieši arī ir radītāji. Protams, vīrieši vairāk rada ar apziņu, ar prātu, ar vārdiem, ar fokusu, kur viņi fokusējās, to viņi rada. Sievietē ir izkliedēts fokus. Sieviete rada ar savu enerģiju, sieviete rada ar dzemdi. Un tieši tāpēc attiecības pret dzemdi un ar dzemdi ir ārkārtīgi svarīgas. Lai mēs varētu radīt kaut ko jēdzīgu. Kaut ko jēgā saradīt šeit uz šīs planētas. Un tas ir tas, par ko es degu, un es redzu, cik daudzi cilvēki par to deg. Un man par to ir milzīgs prieks. Tomēr mūsu varētu būt vēl vairāk. Tāpēc es aicinu arī tevi. Palūko, varbūt arī tevi tas interesē. Uzrakst komentārā, kā tu par to jūties. Čau!